Šā gada oktobrī noslēdzās Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā, poligonu Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana. Šī kohēzijas fonda projekta mērķis bija, protams, uzlabot vides stāvokli visā Liepājas reģionā, pilnveidojot atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas infrastruktūru, un konkrēti poligonā Ķīvītes. Tad šis projekts paredzēja uzlabot, pilnveidot visu infrastruktūru, kura ir nepieciešama no reģiona ienākošo atkritumu apsaimniekošanai. Un tas skar gan sadzīves atkritumus, gan arī inertos atkritumus. Projekta ietvaros ir optimizēts esošās energošūnas, kas ļaus samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu. Poligonā atkritumi dalās divās plūsmās. Mājsaimniecība atkritumi iet uz energošūnām, kur mēs iegūstam biogāzi, ražojam elektroenerģiju, un šeit ir inerto atkritumu apglabāšanas šūna, kurā nonāk visi inertie atkritumi. Tie ir, kur mazāk satura bioloģija, tas ir celtniecības atkritumi. Un kohēzijas fonda projekta ietvaros mēs izbūvējam laukumu, gandrīz 2 hektāru asfaltētu laukumu, kur šos atkritumus mums būs iespēja pārstrādāt. Mums ir smalcinātājs, mums ir šķirošanas līnija, un tad šeit mēs viņus sadalīsim frakcijās, sasmalcināsim un atgriezīsim otrreizējā apritē. Tas saucās reģenerācija. Faktiski ar šo projektu mēs inerto atkritumu apglabāšanas, samazināšanas jautājumu būsim atrisinājuši. Samazinot, teiksim, no kopējā apjoma to apglabājamo daudzumu līdz kādiem 20%. Liepājas RAS teritorijā šobrīd var redzēt lielu asfaltētu laukumu, kur plānots izmantot atkritumu šķirošanai un pārstrādē, veicinot otrreizēju izmantojamo materiālu atdalīšanu no kopējās atkritumu plūsmas un nodošanu pārstrādē, kas ļaus paildzināt poligonu izmantošanas laiku un otrreizējo izēvielu apjomu palielināšanos. Šādā veidā ir panākts projekta ieguldījums ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Jau šobrīd Liepājas RAS apsaimnieko atkritumu kalnu iegūstot biogāzi, ko dedzinot ražo elektroenerģiju, kā arī attīra, infiltrātu vai citiem vārdiem sakot notek ūdeņus no atkritumu kalna. Pēc īstenotā projekta ir uzlabot un paplašināt nepieciešamo infrastruktūru, tā kā tā tagad varēs notikt ar lielāku pievienoto vērtību, vairāk rūpējoties par vidi. Taustāmie un redzamie rezultāti mums ir fonā. Viens no tiem ir šis noklātais kalns, sadzīves atkritumu kalns, ir pārklāts ar speciālu plēvi, lai uzlabotu un palielinātu gāzes daudzumu un uzlabotu tās savākšanu. Gāze tiek savākta, lai ražotu elektroenerģiju. Šis ir viens no ieguvumiem, un tas tika realizēts zem tāda skaista nosaukuma optimizācija. Tātad optimizēta tika gāzes savākšanas sistēma un infiltrāta savākšanas sistēma. Projekta ietvaros arī sagatavots papildus laukums 4 hektāru platībā, un ja izdosies noglabājuma atkritumu daudzumu samazināt, līdz aptuveni 20% to varēs izmantot citiem mērķiem. Nekas nav absolūts. Līdz nulei samazināt, protams, var tādas saukļas saukt, bet vienmēr vajadzēs vietu, kur kaut ko nolikt, varbūt, kas nav izmantojams šobrīd. Un šī projekta ietvaros mēs atradām iespēju sagatavot perspektīvai šo 4 hektāru lielo platību, kuru pēc tam varēs izmantot kaut kāda daļa atkritumu novietošanai vai materiālu novietošanai. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka apglabājamo atkritumu daudzums, kā to prasa arī direktīvas, līdz 20. gadam būs samazināts līdz 15–20% pret šo apjomu, ko šobrīd mēs apglabājam. Projekta īstenošana tika uzsākta 2010. gada nogalē, un tā izmaksas ir 4,3 miljoni latu. No tām 2,7 miljonu latu finansējumu nodrošināja kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedza finansējumu saņēmējs SIA Liepājas RAS.